Labrītiņ no rītiņ šo skaisto rītiņu. Rītiņ šo skaisto rītiņu, šo burvīgo rītiņu. Ir 6 no rītiņa. Es braucu stalsiem, brāl. Jā, es braucu medībās. Labi. Diena, rīt. Cik pulkstens paga? Baigi indīgi. 9 un 6 minūtes. Nu, esmu pirmajā mastā. Es to rituālo daļu, tur, kur pastāst drošību un tā tālāk nerādīju, jo, ir cilvēki, kuriem nepatīk viņas filmē. Un, neuzskatu, ka tas tā būtu baigi pareizi. Tā kā, jā, mans skats ir šāds. Un te ir tornīte. Te ir tornīte, ir maza problēma. Tā. Nebūs. Nebūs. Bet, jā. Cerams, masts būs daudz sološs. Būtu forši kaut ko vismaz redzēt, nenosalt. Jo šodien ir tā diena, kad nāk tie lielie Sibīrijas vēji. Jā, man garstāvoklis ir labs. Cerams, viņš nepasliktināsies. Tāpat arī ceru pa laikapstākļiem. Tā kā jā. Šodien sanāk būs 3 masti. Un rītdien iespējams arī būs 3 masti. Tā kā jā, es domāju bišķi pakustēties uz citu pusi. Tāpēc, ja man ir elastīgi, man mednieku tūmā nav. Es te diezko, teiksim, brīvi var kaut ko padarīt. Pavaši tā. Un es apsveru ideju. Reku, te ir stiga. Tur es redzu. Te uz priekšu es redzu. Un te visur es redzu. Tā kā es domāju, ka man daudz labāk būtu šeit stāvēt. Var ņemt pa labi, pa kreisi. Tā kā jā, jāsalādējās un jāstāv jāgaida, jāsnās, kas notiks. Šī lieta. Es ceru, ka es to kameru esmu labi salicis. Lieta, ko es tagad esmu sācis darīt, ir paņemt šitos, aizkabināt, tas nāk šeit. Šito te un šito kaut kā te. Un pavilkt patronus ārā. Ot šitā. Tā, lai es viņus varu uzreiz vilkt ārā un likt iekšā ierocī. Tā kā tā ir lieta, ko es tagad izdarīšu visam lodām. Vēl viena lieta, ko es te sanāk mēdzu darīt, ja ir sniegs vai rudenī lapas, es paņemu savācu, lai mazāk cirtu, ka es piemēram kustos, ka es pagriežos, pastos kaut kur apkārt. Tā ir viena tāda daļa no šī visa grandiozā pasākuma. Tā kā es baigi piedomāju par savām kustībām. Baigi piedomāju par tajām vietām, pa kurām es redzu. Piedomāju arī par drošiem virzieniem. Bet man kaimiņi ir tik tālu. Es nezinu. Man vairāk jāuzmanās, pat dzinēju attālumiem. Uz to man vairāk jāfokusējās. Un jā, tā kā jāgaida. Man šķita, ka man dzinēja nāks no turienes, bet izrādās viņi no turienes nāk. Tā kā baigi labi, ka es izvēlējos šo vietu tur. Tas sanāk.
Es domāju, ka man tur būs laba redzamība. Un ja pat ienu nāks, tad man ir viena iespēja tikai tā. Vairāk man tur vispār nekā nav. Agrs sestdienas rīts, 8:30, pudelis pakrīt un kaut ko pļaustās kaimiņi. Sāk deniņi, pazuduši ciemiņi, labi, ka ir šķidrums un piespienas sieriņi. Bet kur ir telefons, kur ir mana truba un no kurienes tiek auslējama stiepa no kluba? Krutāk patusējam tikai bilda, melna, krutāk būtu. Nu, ko pirmais? Masts ir beidzies. Tas pēdējais gabals, ko jūs tur redzējāt, man sanāca tāda situācija, ka es ceru, ka objektīvi ķipī tīrs vai arī te ekrāns ir netīrs. Kaut kas neīstās tā, bet labi. Bija tā, ka man pieskrēja kaut kāds liels dzīvnieks, apstājās un nekustējās. Nu, es telefonu izvilku ārā, es uzrakstīju medību vadītājiem. Tā gaidīju tālāk. Tā arī viņš neparādījās. Tagad es kustējos, pagāju tur pa labi. Tur, kur es viņu dzirdēju. Nu, galīgi. Nu, tur man ir, ideja to, ka viņš aizgāja no manīm pa, respektīvi, labi vai taisni. Tāpēc jau pa labi man bija tā stiga. Un man vajadzēja redzēt, teorētiski, ja tur kaut kas aizgāja projām. Tā kā viņš man pa priekšu palika. Viņš palika iekšā mastā. Bet jā, labi. Dodamies uz otro mastu. Nu, ko ir sācies? Nākamais masts. Trešais masts. Otrais, ko es malu. Mans skats ir šāds ten. Opa. Un te man sākās mašīnas, kuras nevaru šaut, tāpēc jātur fokus uz šo pusi un priekšu. Pagājušajā mastā nomedīju 2 briežus un 1 zaķi. Tā kā jāskatās, kas šajā mastā būs. Ir augsts. Ļoti augsts. Stunda. Vēl ir masts, bet es esmu pārsalis. Nu, reāli runājot, man ir tik augsts. Man ir uzvilktas, tas sanāk termobīksas, kombinzons, medību bīksas, tad ir 2 termokrēkli, džemperis, medību jaka, respektīvi, tad vēl krēkls. Bet labi, man tā kā ķermeņa augstējai nav augsts, kājām nav augsts, bet pēdas salst. Man ir vilna zeķis un parastā zeķis virsū. Un tad man bišķi rokas salst. Nu, un tagad, man liekas, vēl nav tas lielais augstums, rītā būs lielais augstums. Man liekas, ka es rītdien brīvprātīgi, kā dzinējs, iešu visu dienu. Tā kā reāli, ir tāds sals. Cik skaisti putniņi. Es nezinu, man neskaņas. Man pagājušajā mastā, tur, kur piegāja kaut kas klāt, bija. Bet te nekā nav. Un es arī uz to pusi nemaz šaut nevaru, man tur tās mašīnas stāv. Ir augsts. Nu, vienmēr sakot, pagājušajā mastā bija diezgan tā garlaicīgi. Kaut kam pašās beigās man sanāca tā, ka tur, kur stāvēja mašīnas, man cūku uzskrēja virsū. Tā kā tas bija diezgan sūdīgi, bet tā vispārējībā lielos lielumos, garlaicīgs masts. Bet nākamo mastu man ir jādzen.
tā kā cerams kaut ko es ieraudzīšu un es nenosalšu, tā kā slims āzes. Tā kā jā, kaut kā tā. Tā, nu ko esmu izvelcis dzinēju ozi, bet ar tādu mazu odziņu. Man nav telefona un man nav kompasa. Telefonu sastāja mednieku mājā. Very good, very nice. Tā kā mana navigācija, mana kaimiņi. Hei! Tā tās lietas arī notiekās. Ejam! Ak, nē, es redzu priekšā jaunu audzi, un te aiziet cūku šļoka. Es jūtu savu dabisko aicinājumu. Hejo! Šodienas video. Mikusa aktīvā tūciņā ar cūku māti. Hei! Zemēglītes, maz kuilītis. Un mani gaida tas, kad iebrauks manās kājās. Es kviekšu palīgā, jo nevaru tā šauti. Kā dzinējs vakarā. Edi, bija dāru, es gaidu komandu, kad jūs iznāksiet un varam dzīt tālāk. Un šitas nav svaigs. Vai šeit ir uzdarbojušās cūkas. Daudz cūku. Nu, te kurā brīdī viņas muks. Varam iet uz priekšu. Ejam. Ejam! Tikko bija retošanās. Tagad es eju. Kur es eju, es nezinu. Kaut kur tur, uz priekšu. Ķipi izretojāmies. Tagad es tēloju sprīdīt un meklēt laimi. Te visi tā nopēdots. Es nezinu, es nevienu šāvēju neesmu vēl dzirdējis. Ei! Man šķiet, šis būs viens no garlaicīgākiem video, kas man ir bijis. Like, ever. Oba, Jelgava pilsēta, kurā es esmu tā kā, nu ne pilsēta, bet medību platības, kurās es esmu pieredzis medīt, nav šitādi biotopa, kaut kādi kalni, ūdens. Hei! Te vispār skaņa neiet cauri. Hei! Ak, Dievs! Vat šita te palikt būtu man smagi. Vat jātiek ātrāk ārā ir. Man jau savādāku komunikāciju nav. Kolēģis ar āciju vismaz iedeva. Hei! Bet te kaut kāds lielāk izmērs dzīvnieks gājas cauri. Moš tad slēpjās. Hei! Hei! Tas mazajiem vispār nav viegli. Jo man šitādumu iet cauri ir grūti. Un es neesmu tas vieglākā. Nu. Кто таки кобра? Hei! Hei! Briedējs atpēdās! Briedis atpēdās! Jā, es teikt atnācu viens šāviens. Tas ir mans briedis, ja kāds klausamies. Klusums. Nu, otrs šāviens.
Tas mans darbs, jā. Ego boosts. Es redzēju tika briedis. Viņš man pacēlās kaut kā 2 metri priekšā. Tā nu mazs iet uz beigām. Man visas lēcas ir aizsvīdu. Nu, neatkarīgi no tā, ka man ir augstuma paredzētas baterijas, man izrubījās kamera. Ir otrā diena. Vakardien man nomira kamera, tā, kad mēs pacēlām zinājumvedībās briežus. Jā. Tā kā jā, kaut kā tā. Sākās masts. Šis ir mans skats. Es neesmu gulējis. Normāli. Tā kā jā, nu labi, nekas. Sejies. Tā kā labi skatāmies. Цука квец. Блин. Sals ir ļoti augsti. Ir otrais masts. Tikko sākās. Man ir augsts. Mans skats ir šāds. Jā, baigi interesanti. Man tepat priekšā gulēja briedis, bet viņš neiznāca uz manīm, bet iznāca man kaimiņu. Jā. Kaut kā baigi tukši. Priekš manis vispār. Es redzēju vienu zaķi. Kaut kā tā. Man tur nāca briedis, un es vienkārši nevarēju izšaut, tā kā jā, sanāca, kā sanāca. Diezko bēdīgi. Šitais ir tas masts, kur es pagājušajās medībās tur šaudījos pa tām cūkām un stirnām. Un visu. Nevar sakot tikko, kā skrēja briedis. Skrēja uz mani. Pēc tam asi nogriezās un aizskrēja projām. Būtu es tur bijis, būtu izšāvis. Jā. Traki. Un ko medības ir beigušās. Tagad sāksies tāds netīrā gara process, kas būtu visa savākšana, nu jā, savākšana, mazgāšana, dīrāšana, doļu dalīšana. Šits pārējais, bet šodien tā kopsavilkumā es izšaut nedabūju, diemžēl. Redzēju pēdējā mastā briedi, lidojam. Nedabūju uzšaut.
Bet esot arī bijis, es neredzēju, kāda ragi viņam bija, man likās vispār tā govs. Bet tur gabals nospēlēja, attālums respektīvi, un tad nospēlēja visu kaut kas cits. Tā kā atruna īsti nav, es vienkārši nešautu, tāpēc, ja pirmajā reizē būtu sanācis uz mednieku šaut, un otrajā reizē būtu sanācis šaut pa krūmiem. Tad arī bija zaķis. Un tad bija, protams, tas moments, kur es pacēlu to briedi. Bet tā jau vairāk nekā nebija daudz. Un jā. Tā kā labi. Šodien beidzu. Un cerams, iespējams var būt. Sākos vēl kāds zinējmedību video, bet sezona iet uz beigām. Tad jau jāgaida ir gaida, kur būs, teiksim, foršākas medības. Teiksim, varēšu bišķi vairāk kaut ko padarīties. Bet action nebūs tā kā zinējmedībās. Tā kā paldies, ka skatījies, nospied laiku, piesubo un tiekamies nākamajā reizē.